Mēs vakar noskaidrojām, kas ir ergo mūža pensija, ar ko tā atšķiras no otrā pensiju līmeņa. Un šorīt mēs turpinām sarunu ar ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko, lai uzzinātu, cik vienkārši ir pieteikties mūža pensijai un kā notiek tās saņemšana. Tā kā labrīt, Anda! Labrīt! Labrīt, Anta. Un jautājums, kā cilvēks var pieteikties tai ergo mūža pensijai? Es teiktu, ka pats vienkāršākais veids ir sazināties ar ergo, tad, kad tuvojas vai nu savs pensionēšanās vecums, vai tas tuvojas kādam no jūsu vecākiem vai vecvecākiem, jo arī jūs varat palīdzēt viņiem noformēt šo savu pensijas saņemšanas veidu. Tas ir vienkārši sameklēt ergo, pieteikties un saprast, kas tagad jādara. Jā, mājaslapā arī visu var aprēķināt, izlasīt dažādas priekšrocības nosacījumus. Tas, kas ir jāņem vērā, tad, kad valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā tiek aizpildīts pieteikums par pensijas saņemšanu, tur ir arī viena sadaļa tieši par otrā līmeņa pensijas uzkrājuma saņemšanu, un tur ir jāatzīmē, ka vēlos šo uzkrāto kapitālu izmantot mūža pensijas polises iegādai. Un kā notiek tā saņemšana? Tad notiek konsultācija ar ergo, kur jums laipni izstāstīs visas priekšrocības, palīdzēs izvēlēties piemērotāko variantu un būs jāizpild pieteikumus, un pēc tam jau tikai jāsaņem savā kontā šie te uzkrātie līdzekļi. Anta, paldies par sarunu, un arī rīt mēs turpināsim iepazīt ergo mūža pensiju un noskaidrosim, kādas ir tās lielākās priekšrocības un kādu ieguvumu tās sniedz ikvienam klientam. Paldies tev! Paldies!